Tātad te man vēl viens moments, par kur es domāju, par relās siltajām grīdām. Skurstenis. Skurstenim tāda apakšā ir, nezinu, tas kāds revīzijas caurmiņš, ne kaut kā tāds caurmiņš priekš kondensāta. Tas, kurš sapil no augšas. Bet kaut jā, cepurīts man tur nav, tāpēc man te bišķiņš tāda ūdens ir. Un es viņu biju, nezinu, kaut kādā tievāšu ļauciņā kaut kā atstāt šiten, un tā špricīt kaut kā viņi tur raut ārā. Dažreiz tad, ja tur parādās ūdens, vai es nezinu, kaut kādu vārstiņu, jo to es arī nezinu, ko ar šito te darīt, vai vispār aiztaisīt ciet un aizmirst viņu. Šeit tad attaisīt vaļā to revīzijas lūciņu un pastīties, kas tur notiek. Un otrs ir šīreiz. Kanalizācijas ventilācija, tā man būs. Viņu man ir plānots ievadīt šitajā te. Un, vienkārši es negribu sataisīt sūdus. 27 augstumā man liesies ciet grīda. Tā kā grīdas nulli, apmēram 20 centimetri, apmēram grīdas nulli būs. Un viņš viss būs zem puķikiem un estačiem. Un man te bažas ir par kaut kādu, nezinu, kondensātu. Ja te parādās kondensāts kaut kāds, nezinu, vaigiem tur nevajag būt, vārnus tur nevar būt. Vai nesanāk tā, ka man tā truba ies te pa apakšu, te jau man viņa pieslēgsies, kaut kā, nezinu, uz augšu ies te 110. Šitas vēl nezinu, kā es viņu tur pieslēgšu. Jā, es domāju, viņi atstāt šitien, arī kaut kā uztaisīt caurumu. Tieši virs grīdas, vai kaut kā viņi tā šitā palaist. Un šitiem arī tāds nesaprotama, bet pārdoma viela.